Nu ko, pa drusciņai, kaut kas jau mums sāk sanākt. Redz, kur nopļāva pašreiz visu šito te lielo zāli, visu tos saugumus, kas te bija. Traktoriņām visu laiku lido nost siksnas, tur kaut kas notiekās, tā kārba sakarā ar to, ka tā siksna nokrita nost, norāva nost visiem ventilatoriem, tās lāpstiņas, ātrumkārba visu laiku pārkarst, reduktors negriež viņu uz priekšu, nu, viss kaut kas ir, jā. Par laimi ir šitā te sātana mašīna, jā, nu, ar viņu uzkabina virsū un var iet un kaut ko te darīties, jā. Nu, tas lielums tā kā jau ir tā, nu, nopļauts, palikuši, protams, vēl te ir pāris vietas, tur kaut kādu stūri, kaut kas tāds. Viss tas briesmīgākais, protams, ir šitās te gals, ja, kur ir viskaut kāda veida atkritums no iepriekšējā īpašnieka. Ja, tur viskaut kādas vannas un viskaut kādi vecie dēļi un kas tik vien tur nav. Nekas, tiksim arī ar to galā. Līdz pašai mājiņai rokas vēl nav aizgājuši, bet, nu, viss pa drusiņai, gan jau viss sanāks. Nākamais etaps droši vien ir sakarā ar to, ka tas laiks, nu, viņš ir tikai tik daudz, cik viņš ir, ja, mums tā vasara diezgan īsi ir, jāsāk būs kaut kas darīties mums ar siltumnīcu. Tur droši vien es tā ceru, ka nākamnedēļ atbrauks mamma, ja, un es viņas ielaidīšu tur iekšā, un viņi tur varēs kaut ko normāli ņemties un viss. Es tikai nezinu, viņai tur apļaut to zāli, neapļaut, nu, to es vēl nezinu, to vēl noskaidrosim, ja. Bet visā visumā projekts turpinās.